Labdien, Dzirksteles klausītāji! 19. maijā arī Gulbenes nodaļa pirmo reizi saņēma šūnu apreides brīdinājuma oranžo ziņojumu par iespējamo gaisa apdraudējumu. Šāda veida paziņojumi ir būtiska civilās aizsardzības sistēmas daļa, un daudziem tas raisīja gan jautājumus, gan bažas. Lai skaidrotu situāciju, uz sarunu esam aicinājuši Gulbenes nodaļa domas vadītāju un civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētāju Normundu Mazuru. Labdien, Normund! Labdien! 19. maijā, kā jūs jau arī informējāt, Dzirksteli tika sasaukta aizsardzības komisijas sēde, ko analizējāt, spriedāt, pie kādiem secinājumiem nonācāt? Īstenībā to sēdi mēs sasaucām vai kopā sanākšanu, kā tautā saka, lai notestētu sevi. Lai saprastu, cik mēs esam gatavi, cik mēs esam, teiksim, ātri, mobili, lai sanāktu kopā, jo nekādam tas liekas tā kā joku lieta, mums tādam neliekas. Un vienkārši jāsaprot, kur mēs esam un kādas ir mūsu atbildības. Tāpēc tika sasaukta šī civilās aizsardzības komisija, lai kopā pārunātu tās dienas aktivitātes, kas jādara, kas ir nesanācis, pie kam jāpievērš uzmanība un tā tālāk. Tā kā tas bija galvenais mērķis – paskatīties, cik mēs esam mobili, ko mēs esam izdarījuši pareizi, kas ir kļūdas, izanalizēt sevi. Tas bija pamatmērķis. Jā, piemēram, kas ir izdevies, ko izdarīt un kuras vēl kļūdas, pie kurām jāpiestrādā? Manuprāt, vislabākais, kas bija, jo tā pamatlieta jau bija nodrošināt bērnus, mūsu skolas, pirmskolas iestādes, lai tur viss arī pareizi. Tīri no šūnu apraides brīža, pats zvanīju personīgi, tad zvanīju, protams, iedarbinājām to motoru saistībā ar pašvaldību. Pašvaldība apzvanīja, bet uz momentu, kad jau arī es zvanīju, piemēram, vidusskolas direktorei, visas darbības noritēja pareizi. Tātad pirmais, kas bija bērni, lai nav panika, 2-1 sistēma, droša vieta, koridori, un tas viss gāja pareizi. Arī Ranka, kur bija pēc informācijas, atkal netiešas informācijas, kad droni dodas uz Jaunpiebalgas pusi, kur atkal kaut kādas dīvainas lietas. Tad arī Rankas skolai uzzvanot direktorai momentāli sapratu, ka rīcības pilnīgi pareizas. Grūtāk bija pieņemt pašiem lēmumu pirmskolas izglītības iestādes vadītājiem, kur tā situācija bija savādāka. Šī šūnaprādes laikā bērniņi gulēja. Un tad bija pedagogiem vai vadībai jāpieņem lēmums, izjūt no savām sajūtām. Un visi, neapgalvošu visi, bet lielā daļa to izdarīja ļoti pareizi, nedarot nekādas lietas, kas ieviestu paniku, un šī lieta būtu neproduktīva, ja tā vienā vārdā varētu teikt. Pa šo laiku vakar arī tika sasaukta un mūsu speciālisti un mans vietnieks, kas ir profesionāls šādā jomā, runāja kopā ar izglītības pārvaldi, tieši vēlreiz ar visiem skolu vadības un pirmskolas iestāžu vadītājiem izrunāja tātad arī savā starpā atsevišķi, jo civilā aizsardzības komisija ir izstrādājusi vadlīnijas, tīri priekš izglītības iestādēm, un tālāk jau ar savām specifiskajām lietām tad šīs skolas iziet cauri tīri savām situācijām. Šī sapulce vakar arī noritēja ļoti tādā, es teiktu, lietišķā gaisotnē. Visi izrunāja līdz sīkumiem un nedaudz piedalījos klāt. Tā kā es uzskatu, ka Gulbenes izglītības iestādes un vadība ir pilnīgi gatava, ja notiek kaut kas slikts. Mums gan ir nedaudz cita informācija arī par Gulbenes nodaļu vidusskolu, jo mēs saņēmām gan vecāku zvanus, gan vēstules par to, ka pēc šūnu apreides ziņojuma saņemšanas klasēs tika aizvērti logi, bet klašu telpās turpinājās mācību stundas. Par to es nezinu par mācību stundām, bet tika pat pārtraukt eksāmeni, un bet bērniem bija jābūt koridoros tā, kā tas ir atrunāts. Pēc tās informācijas, ko es saņemu, viss ir tā, jo vecāku zvani, un arī izziņas, ko es esmu redzējis citur, bet ne man, diemžēl liecina, ka vecāki dažādi arī ir zvanījuši, prasījuši, interpretējuši šīs situācijas. Viņas tik dažādas, ka es nezinu, kam ticēt vairs.
Pirms tam pazuda elektrība. Kāds pašvaldībā ir nāca skaidrojums par to? Es nezinu, kas atnāca pašvaldībai, bet iespējams, ka man zvanīja tīri augstsprieguma tīklu pārstāvis. Varēja saprast, kad stādījās priekšā, bet es jau šobrīd esmu aizmirsis uzvārdu, bet sapratu, ka tas ir no augstāk stāvošajiem, tikai pabrīdināja, ka elektrība pazudusi, meklē vainu, un 3 stundu laikā atgriezīs. Es lūdzu, lai man informē, kas ir noticis, un lai noteikti atzvan. Man neatzvanīja, bet elektrība tad parādījās, ja es nemaldos, pusstundas laikā. Jā, ātri. Šajā pašā dienā, otrdien, saņēmām arī zvanu no kādas sievietes, kurā apjukuma un neziņā, kā rīkoties, ir zvanījusi uz pašvaldību, kā viņam uzstāstīja, kur viņai nav mācēts paskaidrot, ko viņai darīt. Viņa esot jautājusi par patvērtni un vai tā ir vaļā, atbildi nav saņēmusi. Kā vispār ar patvērtnēm un situāciju ar tām? Es pirmām kārtām jau gribu pateikt iedzīvotājiem. Tātad pirmā lieta, ko mēs visi vadāmies, pēc šīs šūnu apraides. Ja šūnu apraidē būtu skaidri jānorāda, ko es arī lūgtu, lai sadzird arī tie, kas mums augstāk stāvošie šos lēmumus pieņem, tad šūnu apraidē, ja ir debesis, kaut kāds apdraudējums, tad lūdzu šūnu apraidē, tad ir debesis apdraudētas, lūdzu virzieties tur. Tāpat par signalizācijām, tāpat par patvērtnēm. Ja šūnu apraidē atnāk cilvēkam virzīties uz patvērtni, tad lūdzu tad pieņemam šos lēmumus. Ne jau katru brīdi mēs tagad ieraugot šūnu apraidi, kas nav, teiksim, tā bīstamības pakāpe, mēs atkal skriesim uz patvērtnēm. Tīri par patvērtnēm. Jā. Draugi mīļie, vajag saprast, ka tās patvērtnes, kas šobrīd ir, un pilsētā tādas ir noreģistrētas 3 - bibliotēka, Dzirnavielas, mācību centrs augšā un muzejs. Un bērndārs, 3. bērndārs nākotnes ielā. Ja? Vai viņas ir atšķirīgas, jautāju no jūsu daudzstāvu māju pagrabiem vai no privātu māju pagrabiem? Jebkura šī telpa, kur mēs varam paslēpties, vai tā ir daudz dzīvokļu pagrabs vai savs, ir patvērtne. Tas absolūti nenozīmē, ka mums tagad jāskrien, jāpaniko un jāmeklē tieši šīs te ēkas. Tas vairāk attiecas tādām sabiedriskiem, kuriem tiešām nav nec pagraba un nec kā. Mums katram ir sava patvēršanās vieta, un to arī vajadzētu izmantot. Tā kā mans tas ieteikums saulaicīgi arī daudz dzīvokļu mājām pievērst uzmanību to, kad iztīram no gruvešiem, iztīram no vecām riepām, iztīram savus pagrabus, lai ir, kur patvērties tīri apdraudējuma gadījumā. Sāksim ar sevi, jo pēc principa tā ir tāda pati patvērtne. Kā ar mūsu sociālās aprūpes centriem? Vai ir izstrādāts algoritms, kā tur rīkoties šādos gadījumos, ja ir gaisa apdraudējums? Jā, ir. Ir sociālajiem dienestiem, ir savi algoritmi, savi iekšējā kārtība, un to mēs paturām viņu ziņā, bet viss ir sagatavots. Un starp citu arī no sociālā aprūpes centriem, jā, Alejas ir mūsu novada lielākā, arī kā patvērtne noreģistrēta. Bet kā jūs kā pašvaldības vadītājs redzat savu lomu, kā šādās situācijās pasargāt iedzīvotājus? Tā kā mēs rīkojāmies, paši pieņēmām, neviens mums nelika lēmumu sasaukt civilās aizsardzības komisiju. Momentāli reaģēt pēc ātrākās iespējas apziņot cilvēkus dažādā veidā, sākot no savas iekšējās struktūras, kas tālāk novirza uz pārējiem. Jā, bet kā jūs tieši informēsiet sabiedrību šādos gadījumos? Vēlreiz atkārtoju, kopējo sabiedrību, tās ir šūnu apraides. Tiem ir jāatbilst valstiskā nozīmē šīm lietām. Mēs kā pašvaldība pārņemam to sadaļu pirmo, kas ir visneaizsargātai, tātad sociālā un skola un bērni. Pārējiem pilsoņiem katram jāzina iekšēji, jābūt izglītotam, jāsaprot, kas ir jādara šādās situācijās. Protams, ka mēs darīsim iekšēji, tātad sākam ar savu iestādi, kur ir, teiksim, nodaļu vadītāji un viss, kas saziņā šo izziņo tālāk, bet kopējs ir valstisks uzstādījums. Man liekas, ka mēs kā pašvaldības, arī 19. datumā sazvanījos ar kolēģiem, man liekas, ka mēs darām visu paši. Man brīžiem tāda sajūta, pieņemam lēmumus, ātri reaģējam, vai man pazvanīja tanī dienā kāds no
nozares pārstāvjiem aizsardzības, kā jums gāja, kā jums reakcija bija, kas notikās. Man neviena zvana tāda nebija. Tātad visu mēs pieņēmām paši, rīkojoties un darot. Nav cita varianta. Bet nesen jūs bijāt komandējumā Moldovā. Vai pieredzes apmaiņas laikā Moldovā tika spriests, kā pašvaldības tur rīkojas kara draudu vai dronu uzlidojumu gadījumā? Nē, bija kaut kāda pieredzes apmaiņa? Par to mēs nerunājām, jo mēs pieskārāmies šim tematam, bet mērķis bija galvenais runāt par iestāšanos Eiropas Savienībā, tīri par pašvaldību lomu. Jo tikai tāds mazs ieskicējums, ja teritorija ir mazāka par Latviju, un mums ir 42 pašvaldības, tad viņiem 900. Tas bija tas galvenais vēstījums, kāpēc mēs braucām, un tur situācija, ziniet, arī politiski ļoti savādāk. Arī Pārņestras neatzīto apgabalu un to Moldovas daļu, kas ir pie Rumānijas robežas. Tā ir milzīga atšķirība. Es pat nevaru izstāstīt, cik liela. Tā kā mēs, protams, runājam par apdraudējumu, par visu, bet viņi šobrīd par šo lietu, kā tautā saka, nav iespringuši. Jo vairāk viņiem jārūp tīri tā attiecības starp Krievijas un tīri Moldovas ceļu, kādu Moldova ir izvēlējušies uz Eiropas Savienību, tad viņiem rūp šī sadaļa, jo viņiem tā ir ļoti problemātiska un grūta. Tāpēc arī braucām tādā, es teiktu, valstiskā vizītē ar mūsu pašvaldību vadītāju pieredzi, jo arī Gulbene bija tā, kas brauc kā vienota teritorija, kas palikusi, kas nav sašķelta. Tad katram no pašvaldības savienības, pašvaldību šiem te vadītājiem bija savs stāsts, dalīties pieredzē. Tā kā bet kopumā sabiedrība ir arī vērsta uz Eiropas Savienību un ir viņiem vēl alternatīvas, lai šo procesu varētu panākt pozitīvu, bet grūts ceļš. Īstenībā nebūs viegli. Paldies, ka atradāt laiku. Paldies, ka atnācāt uz Dzirksteles redakciju. Paldies jums. Un ar jums, skatītāji, tiksimies nākamajā reizē. Paldies! Visu labu!